Es jūs vispirms iesildīšu, bet pirms mēs iesildamies, paceļ rokas, kurš ir bijis jau uz brīvo improvizācijas vakaru. Super. Tad jau arī esat bijuši improvizācijas teātris izrādi. Es jūs iesildīšu, jums ir brīvas rokas. Visiem ir brīvas rokas. Ļoti svarīgi, jo, ja mēs aplaudējam, tad improvizātori jūtas tādi vairāk pieņemti un kā saka, appreciate, kā ir novērtēt viņus. Sakiet, parādiet ar aplausiem, kā jūs viņiem aplaudētu, ja aina bija ok, kaut kādas neskaidrības, bet bija ok. Višķiņ, nu tā, mazo aplausiņu. Kā jūs aplaudētu, ja bija daži joki, bija smieklīgi, līdz galam nesapratu, bet bija ok? Kā jūs aplaudētu, ja bija ļoti labi, bet nebija tik smieklīgi? Bija interesanti, bet kā jūs aplaudētu, ja bija nenormāli labi? Aplaudējiet nenormāli labi priekš šī vakara improvizatoriem. Sakiet, ko jūs nesen esat iegādājušies? No pārtiks precēm kaut ko tādu, kas ilgi būtu pie jums? Pogas. Tad pastāstiet par pogām. Reiz dzīvoja Jūris. Gribēja sakrāt Pogas, lai izšūtu kreklus. Kad viņš Saprata savu aicinājumu. Jūris Nodomāja, kāpēc gan nepakrāt vēl 300, pogas, lai varētu sašūt veselu kalnu kalniem. kreklus. Pasakiet, jūsu māsīca, kas viņai ir par profesiju? Veterinārārsts. Sākam šito galvu. Veterinārārsts. Tu, Kaķi, kāpēc tu līdi Apakšā zem gultas? Nevaru tevi tagad atrast. Jūs gribat vēl vienu? Vēl vienu? Jā. Profilaksē. Labi. Sakiet, lūdzu, jūsu sapņu profesija jums neizdevās, bet jūs ļoti gribējāt. Fotogrāfi. Tu esi mūsu šī vakar fotogrāfs. Fotogrāfs. Stāsts par fotogrāfu. Pavasarī izdomāju pabildēt. Gribēju Nopirkt pēc 3 gadiem jaunu objektīvu. taču nesanāca Visi 100. Eiriki. Rezultātā aizgāju Uz vietējo Latgalīti. nopirku paštaisīto Zakto sēkociņu, nodedzināju visu cool un izdomāju iztikšu. bez objektīva. Paliek pārējā, vai ne?
Viņam ir viena lieta, kas viņam ļoti kaitina. Tā ir tāda lieta, ko viņš pat rakstīja komentārus internetā. Delfos. Jā. Kaut kāda lieta, kas tā kā... Veģetārieši. Veģetārieši. Tas ir tikai izspēlēts. Tas nav bijis. Kontents ir fantāzija. Tu esi veģetārietis. Tagad man besīja veģetārietis, es esmu veģetārietis. Labi, tev besīja veģetārietis. Nē, tas bija tikai jautājums. Tas nebija jautājums. Tas bija tikai jautājums, lai dabūtu tēmu. Tas nebija... Bet es esmu veģetārietis. Tu vari arī heitot vienkārši veģetāriešu. Ko tu gribi? Es varu būt abi. Taču viņš, kāda varētu būt viņa profesija, kaut kas, lai viņš varbūt izzinātu viņu vairāk, vai narkotikas? Zilnieks. Zilnieks? Zintnieks. Ko tu saki? Zintnieks. Zintnieks? Zintnieks. Tas pats, kas zilnieks. Miesnieks. Miesnieks ļoti labi. Miesnieks ļoti labi. Un, cik ir pulkstens? Nu, tad tagad, viņiem. 4:20. Pulkstens ir 4:20. Pietiks jums informācijas. Jā, salāti. Gaļiņ negribi klāt. Oi, kā es gribētu. Bet es esmu veģetārietis. Tev nav Kura kaut kā... laika tad tu esi veģetārietis? Es nezinu, ka tas palika par trendu pasaulē. Vienmēr gribējies būt stilīgam. Un kā līdz šim? Kā tev iet līdz šim ar to? Nu, pusējās ticis. Šī pils bija drausmīga pagaidām. Nepaliek sūdīgi, ka tu uz gaļu skaties. Ko tu domā ar sorry? Es saprotu, kāds veģetārietis tu esi. Paga. Tu uzvedies tā, it kā tu man zinātu ilgāk nekā nedēļu. Tev atkal bija atmiņas zudums. Pirms nedēļas. Man pateica, ka es esmu veģetārietis un ka man ir jāēd salāti. Vienmēr tieši 5. dienā kļūst par veģetārieti. Tas ir dīvaini, tāpēc, ka nedēļa. Nedēļa. Tu aizmirsti un 5. dienā kļūst par veģetārieti. Un man stāv pilns atskaps ar gaļu. Un es tev katru nedēļu pēc darba piekdienā, kā es atnāku, mēģinu kaut ko uztaisīt, bet tu jau esi veģetārs. Tev kāds no šitiem steikiem, viņš nav veģetārs? Piemēram, moši kāda tā cūka bija veģetārieša. Tas tā kā salīdnējās. Vešķiņ jau var. Visi dzīvnieki ir veģetārieši. Un es esmu dzīvnieks. Tagad tas viss ir loģiski. Man ir nepieciešama tava palīdzība. Tā kā tu esi psihologs jau vairāk kā mēnesi. Un filozofs pusotru mēnesi. Pastāst man, vai ēdot veģetāriešus, es esmu veģetārietis joprojām? Tu esi sajūtas prāti. Kā veģetārietis vai kā? Tu neesi veģetārietis. Vai tu redzi, kā tu skaties uz gaļu? Tu skaties uz gaļu kā neviens. Pagaid man modināties. Nedēļa, kas bija pirms nedēļa? Gaļiņu! Kas tu esi? Viņiem ir kāds uzdevums, misija, kas viņiem ir jāizpild. Tas varbūt kaut kas ļoti liels, kaut kas ļoti netik liels, nezinu, nopirkt kaut ko veiklā konkrētu, vai darba uzdevums, vai... Atrast slēpni. Geocaching.
Geokačīgs, kas pa kāzām? Dabūt Jānīt uz kāzām. Dabūt Jānīt uz kāzām? Tu esi uz kāzām? Ok, nākamie. Jums ir geokačīgs, Jānīte būtu uz kāzām? Lai ir Jānītis. Lai ir Jānīts, Jā. Jānīte būtu uz kāzām. Kāpēc Jānīts negribētu uz kāzām? Pāli. Pāli? Hokej. Kas tas? Hokej. Nu jā. Hokejs iet varbūt krāsni jau vajag. Hokejs iet, Jānīts grib uz kāzām. Un... Kādu vēl informāciju jums dod? Kāds ārā ir laiks? Kāds ārā ir laiks? Normāls. Normāli. Snieg teica, vēl teica, ka līst, un vēl teica, ka normāls. Kur tu vēlēsi? Visus. Visus? Normāls snieg un līst. Tā tad ir hokejs, jāatgrādīs uz kāzām, un ārā ir normāls laiks. Nu sit taču! Sit! Ai, atkal netrāpīja, nu! Cik tur var žonglēt, nu? Tik dod piespēl un kaut ko tur tamborē! Un dārziņš ar tamboru atdod! Iet iekšā zonā! Un! No! No! Pārtraukums! Kas tur? Reklāmas pauze! Jā, kas tur ir? Nāc iekšā, nu! Tieši uz reklāmu trāpīt, sēdies! Tev kaut kādu dzērienu? Jā! Čipši? Jā! Hokejs, tu vēl ceri kaut ko?